Sveicināti raidījumā Mušas un makšķers. Nu jau ir rudens klāt, septembra vidus. Esam atbraukuši uz pēdējo iespējams šogad, nevis iespējams, bet sezonas noslēguma Alatu copīti. Nu, pastīsimies, kā mums te ies. Upes muka. Mums te ir tāds tā kā maziņš pūliņš, respektīvi bedrīte. Abās pusēs ir krācītas. Un. Tur tāds smuki balti burbulīši nāk, to mēs vēlāk parādīsim visu, un tad jau redzēs, kā tur viss izskatās. Tā kā, nu, mēģinās kaut ko noķert, parādīt, pastāstīt uz kāpēc tieši te, un tādā garā. Cerams, ka sanāks interesanti. Nu ko, mēģinās kaut ko ķert. Maziņā kaut kāda jau uzcapēja, bet tā nav īsti mūsu mērķis, mums vajag ievērības cienīgu alatiņu. Vakardien paskatījos pats savu viģiku, ko mēs esam nofilmējuši, un secināju, ka es metu vienkārši briesmīgi. Ka pie tā ir tik daudz vēl jāstrādā, ka maz neliekās. Izskatās no malas traki. Mazā parāva zem ūdens. Tā kā baigi daudz jātrenējās tieši uz mešanu. Ir ko pasportot. Bet tas jau viss ir interesanti. Tā mūsu klinkhammeri gremdē visu laiku maziņās nost, vienkārši ārprātā. Es pat esmu izlēmis, ka viņu vajadzētu samainīt, un āķis ir salocījies. Galīgi pa mīkstu laikam šitais āķis te ir. Kaut ko nomainīšu. Uzliksim kādu citu sausenīti. Tā. Ko lai mēs te uzkarinam? Un pamēģināšu vēl vienu klinkhammerīt. Ar fomu šitais ir uztaisīts tā baltā spārniņa vietā. Viņu baigi labi var redzēt visādos, te tādas visādas nes putas un baigi grūti saskatīt, kur tā muša paliek. Tā kā pamēģinās paskatīsies kaut ko šitādu. Ja nē, tad skatīsies vēl kādus variantus. Zīvis te ir. Pagaidām viņas te nerāda. Varbūt jāpamēģina uz kaut kādas nimfiņas būs.
piemānīt alatiņu. Mazās baksta uzreiz viņu zemē, bet šito vismaz nevar nobakstīt tik vienkārši. Viņi tur palika, nemaz neredz. Ok, nu tā. Pastaigājām pa upi, to mēs tā pagrūti abiem nofilmēt bija, bet atradām alatas un atradām arī tajā bedrē, kur mēs bijām, bija alatas un beigās, ka viņām nolika mieru bišķiņu un pēc tam pieķērās, tad re, kur Jurijs noķēra. Un es ar te redz, šitādā vietiņā, re, kureiz manīm taisni koks iegāzies, pāri kokam gāžās ūdens, baltās putiņas bišķiņ nāk, alatiņas stāv pirms koka. 3 gabals no vienas vietas izcēlu, bet apmēram mušas 10 pārsēja, kamēr atrada Cadisa vienu versiju no Cadisa, uz kā viņa ķērās. Pārējais vienkārši Klinghammeru pilnīgi ignorēja. Tā kā, nu, baigi grūti saprast, te ir ūdens baigi saklais, vienkārši gāja gar krastu, skatos, reku stāv. Pielīdu un tad sāku mēģināt. No aizmugurs viņai tā smuki var pamēģināt. Nu, pamēģinās uzmest, varbūt kaut kas mums te izdosies vēl uz beigām noķert. Atskaite no alatu upītes. No sākuma bija bezcerīgi, jo nav jau redz nekādu iemaņu baigo un zināšanu. Atbraucām abi, aizbiedējām zivis, pēc tam kaut ko izdevās piemānīt ar čeheni, bet bišķiņ te pastaigājot, izdevās arī piemānīt uz Cadisa. Gan īpašā versija, šodien viņām tikai viena, no man ir kādas 1, 2, 3, 4 versijas Cadisa. Un tikai uz viena viņa parakstījās. Nu, vo, tā kā 2 lietas, ko es varu pēc šī visa ieteikt. Pirmkārt, jāmācās mest, tāpēc, kad es tur atstāju zaros baigi daudz mušas. Otrkārt, jāmeklē vietiņas un jāmeklē, uz kā konkrētā brīdī viņas ķerās. Teiksim, tas, kas man strādāja pavasarī, tagad absolūti ir neaktuāls, pilnīgi neaktuāls. Un savukārt viņi jau laikam pēc brītiņa atkal kaut kas cits garšos.
Alata ir tur iekšā, tikai neņem. Tur noteikti nav viena. Abā, beidzot. Nu ko? Var redzēt. Piemānījām beidzot alatu. Ilgi tas nācās, es jau vairs neticēju, ka būs kaut kas maziņš, jau bērniņš galīgs. Bet, nu, vismaz ir parādīts. Vismaz kaut ko izmānījām. Tomēr iekāroju manu klinhammerīti. Tā. Nav to knaiblīšu līdzi. Nu, draudzenīt. Kā lai dabo nāķi ārā. Tā riebīgi ierijusi. Habā. Nu, habā. Aiziet. Fu! Bija to vērts, Janka. Es jau vairs neticēju, kad kaut kas var izdoties. Septembris, tūlīt beidzās, tūlīt sākās lašveidīgo liegums, un principā es jau domāju, ka mani viena no pēdējām varbūt, ka vēl kaut kur aizlaidīs tīri tāpēc, lai nofilmētu labāku vēl gabalu. Man te ir padomā dažas vietas, ja sanāks laiks, varbūt vēl paspēs aizbraukt. Pavasarī, teiksim tā, ja es salieku visu kopā, kā man ir gājis šodien, tad, cik man ir, es pat nezinu. Vienu mēs jums parādījām, vēl bija kādas 3 uz čehu nimfošanas metodi, un vēl 3 es izvilku uz Kaģika, citā upē. Un rezumē ir tāds, ka viņas krietni lielākas ķerās. Šitā bija, ko es izvilku pati mazākā no visām. Tā kā rudenī viņas ķerās bišķiņas smukākas, labāka izmēra. Vismaz tās, kas uz Kaģika ķērās, bija tiešām smuka izmēra, un arī uz čehu nimfiņas, ko mēs nenofilmējām, neieslēdzās, diemžēl, kamera, tās arī bija smukākas. Nu, tas liek domāt, bet viņas ķerās daudz mazāk, un ir jāpiemeklē baigi, uz kā ķerās, un kurā vietā tieši ķerās. Zivs sevi, teiksim tā, nerāda. Ļoti minimāli sevi parāda. Forelīte, redz, arī piesakās, pieteicās uz čehenes, uz čehu metodi. Iespējams, ka es tajā pašā vietā pirms tam ar to klinhammerīti laidu. Iespējams, ka arī viņa ņēma tieši to pašu klinhammeri, bet, nu, to vēl nevar zināt. Nu jā, nu tā kā esam skaisti pavadījuši laiku. Kaut ko mēģināsim samontēt un parādīt arī jums par šito visu. Nu ko, tā jau līdz nākamreizei. Tā kā, ko es gribēju teikt? Par ko es tur runāju?